Sveiks! Kā tev iet? Es šodien padomāju par tevi. Es domāju, ka es ievēroju, kā tālās domas skrien pie tevis, kā tās grib ieiet tevī, noburt un savalcināt. Es zinu, ka ne visu, ko vēlies, spēju iedarbināt, un tomēr esmu nedaudz domājusi par lietām, kas tevi saista, kas tev šķiet tīkamas un skaistas, par lietām, ko gribētu tev sniegt, un esmu gatava to darīt vienmēr. Klusām pienāku pie tevis. Tu tāds nedaudz samulsis un nobijies. Kas kaiš? Kāpēc tavas acis man saka, ka tu nevēlies visu, ko piedāvāšu? Vai tiešām esmu neīstajā laikā? Rokas tik siltas, laikam tikko pie plīts sildījušās. Žēl, ka neturēja mani blakus. Es labprāt tev uzdāvinātu savu elpu, un mēs kopā varētu ko uzsākt, bet nē, tu esi pārāk cieši ieurbies sevī. Laikam kādas problēmas, nekas, tās nav tev šobrīd jārisina. Ļaujies mirklim. Tu visu atrisināsi, es zinu, un es nejūtu. Tā vienkārši notiks. Tu ieskaties manās acīs. Šis mirklis man ir viens no svētākajiem, jo acis ir labākā valoda, kur izmantot, ja vārdi šķiet lieki un visu neizsakoši. Lūdzu, saki jā, saki vienkārši jā, pamiedz vai ko tādu, lūdzu. Es vairs nespēju sevi savaldīt, man ir savādi tevi redzot, tā sajūta te lejā, tāda nedaudz kutinoša, valdzinoša, laikam sajūta, ka gribās ko, bet es īsti nezinu ko, jo, kad ielūkojos tavās acīs, es saprotu, ka tu nevēlies to, ko es. Laikam tu gribi tikai to, lai apskauju tevi. Bet es nē, lūdzu, es vēlos ko vairāk, nenodari man to. Tu paņem manu roku, atkal. Roka taču nav īstā. Es nevēlos šobrīd tēlot romantisko kinofilmu. Mēs neesam aktieri. Uz mums neskatās miljoni un nevērtē mūsu taktikas un prasmes. Es tevi lūdzu, vienkārši paglāsti manas krūtis, noskūpsti manas lūpas, izģērb manu ķermeni, padari to kailu un baudāmāku par saldo vasaras zemi. Skūpsti manu miesu, izgaršo ikvienu šūnu, ikvienu starpiņu, ikvienu caurumu. Ak, Dievs, sapņojot gribas vēl vairāk, lūdzu atnāc. Tu mani aicini, paga, uz kurieni, kāpēc, kas notiek, uz kurieni mēs ejam, esmu nesaprašanā, kāpēc mēs kaut kur dodamies, ja visu varam tepat. Mīļais, es ieraugu bildi, tā stāv manā priekšā kā glezna, kuru jābrīnā. Tu redzi šo sievieti, tu man jautā. Es noriju siekalas un sastingstu. Brīdis šķiet dienu garš un vēl pāris stundas klātai. Kaut ko izdvešu, no jā. Tā ir mana sieva, tā ir sieviete, kuru mīlu. Es nekad viņu neaizmirsīšu, pat ja salnainie pagātnes koki man mēģinās apbērt ar augstajām lapām un nosaldēt. Es viņu neizdzēsīšu no savas sirds. Apjukumā nezināju, ko teikt. Kāpēc tu man to visu saki? Es nesapratu. Un ko man tagad darīt? Izmisumā izspraucu. Es taču gribēju tikai tavu tuvumu. Tuvāk, protams, par jebkura cita vīrieša tuvumu, bet tomēr es gribēju, lai tu mani samīļo. Ej, es vairāk negribu tevi šeit redzēt. Es tevi nemīlu, un domāju, ar to viss ir pateikts. Bet, mīļais, kā es gribēju ar tevi pabūt kopā? Es zinu, ko tu gribēji, tu ar visiem to gribi, bet man tas nedara. Es gribu būt vienīgais. Tu jau esi, mīļais, lūdzu uzklausi, saproti. Ej projām, teicu, tu man uzbļāvi. Es visu sapratu, vienas dienas mīla tevi neinteresēja.
Tagad man pat prātā nenāca tavus glāstus sev piekļaut, tikai kāpēc dzīve tērē jau tā manu dārgo laiku uz cerībām, uz ilgām un uz ticību, ka sajutīšu tevi sevī.